Nu tālāk, kā vakar bija solījis, un kamēr laiks ir, tad parādīšu par rotiņiem šo to. Kamēr Kaspara kāds žūstina uztītais, un tikmēr es man vīrus laiks ir bišķi. Tad rāda. Tā, pirmkārt, ar rotiņiem tikt galā. Mums vajadzīgi ir no kā viņas taisīt. Lūk, misiņa un kapara serdenīši. Tie varētu būt izmēram 0 un 1, nu, foreļniekiem. Tātad, kas mums ir vajadzīgs? Praktiski mums vajadzīgs šāds serdenīts, vajadzīgs šitāds te skaviņa, kura griež, uz kuras griežās lāpstiņi, pat lāpstiņi. Nu, man ir šitas sastāncēts sudraba lāpstītes, jo lāpstītes praktiski viss klapē iekšā šitādā formā. Nu, te izgrābts lāpstiņi būs, te ir savādāks viss. Nu, tad arī sākam tīt. Kas mums vajadzīgs tā? Tam mums ir vajadzīgs apakļnaimdīts, lai varētu uztaisīt cilpiņas. Tātad ņemam 0,6, 0,7 drātiņu. Tā ir nerūsējuša tērauda drāts. Nu, tievāk nevajadzētu, tad viņš tur deformējās un altuži, kas viņam tur notiek, ja? Tātad mums jātaisa ir cilpiņa apakšējā. Tātad taisam apakšējā cilpiņu. Nolocījum, tad uztaisam šādi. No tāda mums iznāk cilpiņam. Uz tās cilpiņas tātad mēs varam ļoti iemīļot krāsu izāļu. Tātad varam labi āķīt. Kurš un palikt? Brille un nerāda. Tātad ievaram āķīt. Ievaram lodīt. Tā ir lodīt, kas bišķiņ, tai zivtiņai uzsit asi. Un tāda mums ir viena fīča. Ja mēs šo gribam āķīt mainīt, tad praktiski mums jājās būs atkal viss vizuls ārā, rotiņš. Bet mēs varam iztaisīt viltīgāk. Jo tās forelītes, kas praktiski pie mums, nu tās nu nebūs tik šausmīgi spēcīgi. Tāpēc es parasti daru tā. Šo gabaliņu es noknievu nost. Noknievu. Un lieku serdenīt. Lūk, te viņš ir. Nu, viņi it kā satur, tā lodīt, viņi saturēs. Nākošā, ko es daru? Es lieku, nu, citi saka, ka nevajag likt, bet es tomēr lieku. Es lieku virsū šādu pēlīti. Ir daudz prasījuši, kas notiek, vai pēlīti nesalūst. Viņi nesalūst, vienkārši viņi veicina to griezienu un papildus kaut kāds mums dekoratīvs elements, kurš arī kalpo tā kā, nu, te nav kaut kāda vizuļa palici. Tālāk ņemam lapiņu. Nu, šitās tās standarta lapiņas bija, nu, tā forma tādi. Praktiski paši jūs klapējot, jūs jau varat izgriezt pēc kaut kādas formas, un vienkārši klapējot, izklapējot uz kaut kādu dzeles gabalu, jūs varat darīt, uztaisīt tādu formu, kā jums patīk. Tad ņemam šo griezulīti. Nav te nekāda Amerikas, te visi 90% viss ir atkarīgs no griežās brīvi, griežās labi.
90% mums viss ir atkarīgs no lapiņas efektivitātes, kā viņi uztaisīt, kā viņi nostiept. Lūk, nu jau ir viss vizulīs mums. Viss ir topā. Mais varam es kādreiz vieplīgi taisīgi garāks atstāju. Nu, bet atkal pie metiena viņš vairāk varbūt tās sagriežās. Bet es tagad, lūk, šī vieta apmēram taisam jaunu cilpiņu. Tā. Un šo vieciņu jau mēs nocinām. Nu, vairāk arī nevajag te. Tātad nokniebjam. Nu, šitas man izdāvats varbūt tās tā. Nu, lūk, ir savākts pašu rokām, ir rotarīts, kurš strādā, ticiet man, viņš strādā, un tas priekš jums nemaz nebūs dārgs, un ļoti patīkam, ka jūs tādu savu izveidot rotarīti kaut ko nopirksiet. Nenopirksiet, bet noķersiet kādu forelīti. Lūk, tātad kas vajadzīgs? Vajadzīgi nerūsēšu tērauda drātīt, 0,6, kaut kur 0,7 diametrā. Lodīts, kurus var nopirkt bižuterijas veikalā. Āķis, kurus arī varat likt, kādus gribiet, vai visādiem. Un šita vēl viena fīča, tāda jūs pavelkot visu sistēmu uz augšu, jūs varat nomainīt āķi. Tāda atkal visu saspiežot, jūs āķi atkal iemauciet iekšā, un viss jums notiek. Nu tas tā pamācība bija. Tātad, šitas ir bižuterijas veikalā, šito var, es viņam Latgalītē laikam pirkt to drādu, šitas makšanieku veikalā, šito eBayā pasūtīja vairs apniecību. Un šito es izklapēju pats. Nu, lapiņas tā, ja lapiņas klapēt, ja savs sudrabs saliek, ka lapiņas cena būtu kaut kāda no 80 līdz latam apmēram kaut kur. Kamēr visi izlaik, kamēr izvalcē darbs, tas varbūt sudrabs nebūtu tik darbs, tik pielietotais darbs, jo praktiski konkrēti jau viss ir, šī lapiņa jau jānostiep ir, lūk, šitā ir 0,6 biezumā. Tātad jāizvalcē tik plāns sudraba bleķīts, tad viss ir jāliek zem preses, jāštancē, jāapstrādā. No tāda metāla, tās varbūt lētāk kaut kāds, tādi tas izmaksas. Labi, paldies par rotiņiem. Rītā laikam būs par kaut ko citu. Paldies.